Pamācība, kā nokonfigurēt internetu Symbian 3. versijas tālruņos. Lai atvērtu konfigurēšanas veidni, pirmais solis ir jāatver galvenā izvēle, kur jāizvēlās sadaļa uzstādījumi. Uzstādījumos atrodam savienojumus un savienojumu uzstādījumus. Lai nokļūtu pie piekļuves punktu izveidošanas un koriģēšanas, mēs izvēlamies tīkla mērķi un redzam, ka šobrīd nav izveidots pilnīgi neviens aktīvais piekļuves punkts. Lai izveidotu jaunu piekļuves punktu, izvēlamies ikonu ar plusiņu. Telefons automātiski piedāvās meklēt pieejamos punktus internetā, bet mēs konfigurēsim to manuāli, līdz ar to izvēlnē ir jāizvēlās nē. Un mums ir nepieciešams konfigurēt piekļuves punktu pakaļdatiem. Tātad pakaļdatu piekļuves punkta nosaukums ir APN. Tātad šajā logā ir jāievada piekļuves punkts internet.tele2.lv, kurš tiek izmantots Tele2 balss kartēm. Kad piekļuves punkts ir veiksmīgi ierakstīts, saglabājam to un iestatām kā noklusēto piekļuves punktu priekš interneta pārlūkošanas. Telefons automātiski šo mūsu izveidoto piekļuves punktu saglabās un redzam, ka aktīvajos piekļuves punktos ar pirmo prioritāti tiek izmantots mūsu tikko izveidotais piekļuves punkts. Lai pārbaudītu, vai mūsu izveidotais piekļuves punkts strādā, ir jāatgriežas sākuma izvēlnē, kurā jāatver interneta pārlūks. Tad izvēlamies web un atveram jebkuru mājaslapu. Pieņemsim Tele2.lv. Šobrīd telefons veido savienojumu. Tad, kad savienojums ir veiksmīgi izveidots, atverās mājaslapa. Pēc mājaslapas pārlūkošanas varam konstatēt, ka piekļuves punkts strādā un internets telefonā ir pieejams. Un, lai aizvērtu šo mājaslapu, apakšējā labajā stūrītī divas bultiņas atver izvēli, kurā mēs varam koordinēt mājaslapu un, ja vēlamies iziet pavisam no interneta, izvēlamies funkciju aizvērt. Šādā veidā interneta pārlūks tiek aizvērts un klienta telefons ir veiksmīgi nokonfigurēts priekš interneta lietošanas.